Leica M EV1. Principā M11 Leica ar elektronisko skatu meklētāju. Jums ir M11 Leica ar visu 60 megapikseli sensoru, bet elektronisku skatu meklētāju. Tātad nav nekāda klasiskā tālmēra, nav klasiskā rangefindera. Mums ir elektronisks ekrāniņš. Nu, un kas no tā sanāk, kā tas izskatās? Paskatīsimies. Par šo paldies Baltika Optics, kas man aizdeva izmēģināt uz pāris dienām, un tāpēc es pāris dienas šobrīd viesojos Latvijas lauksaimniecības vietā. Un izmēģinu, ko tad ar šo mēs varam izdarīt. Nu, ko nozīmē izmēģināt? Nozīmē, ka es ar Leiku esmu strādājis pirms tam. Es esmu izmēģinājis diezgan daudz Leikas, patiesībā M10, M11, M11R, M6, gan veco, gan jauno versiju. Un kaut kāds viedoklis man par šo aparātu ir. Viedoklis līdz šim bija diezgan vienkārši. Gribās. Kaut kad. Katrs fotogrāfs, plus mīnus agrāk vai vēlāk, un kaut kādā savā karjeras attīstības posmā nonāk līdz brīdim, kad saprot, ka varētu Leica M sistēmu, galvenokārt varbūt dēļ optikas vai vispār dēļ visas sajūtas un visas tā piedzīvojuma un tā procesa, tā kā ielikt savā somā un lietot šo kameru. Protams, mani kā daudzus citus varbūt ir atturējis cenas faktors līdz šim, bet tas absolūti nav galvenais. Galvenais ir, kā jūs jūtaties ar šo aparātu un ko interesantu jūs ieraugat un ko interesantu jūs vēlaties nofotografēt. Otra lielākā īpatnība ar Leiku, protams, līdz šim ir bijis manuālais fokus. Un cilvēkiem ar pietiekamu pieredzi visa veida fokusēšanās lietās manuālais fokus pats par sevi nerada nekādu izbrīnu. Man vienmēr ir radījis izbrīnu šis apakšējais kloķītis zem objektīva, kur ir jāliek pirksts, bet kurš pirksts es īsti nezinu. Es esmu redzējis dažādus paņēmienus, kā to dara, un tas ir ērtāk vienā veidā, varbūt tas ir ērtāk otrā veidā, kas ir mēģinājuši sapratīsiet, bet man tas rada lielas pārdomas. Šeit virsū man ir 50 mm Samilux M, 50 mm 1.4 objektīvs, kas ir, manuprāt, viens no foršākajiem, viens no universālākajiem Leikas tādā klāstā, nebūtu ne lētākais, ne dārgākais, bet ļoti labs ikdienas objektīvs. Lūk, un kopā ar M11 EV1, nejaukt ar Sony EV1, man ir šobrīd rokā visai jauks instruments. Ņemot vērā Leikas optikas specifiku un superīgo izšķirtspēju, man ļoti patīk šīs ķieģeļa sienas, ko es esmu izvēlējies, un kur ir jauks skats, uzliekam F4, F5, 6, principā uzgriežam uz bezgalību un nofotografējam. Un faktiski kaut kas mums tur no tā visa sanāks pēc noklusējuma. Jo mums ir 60 megapikseli sensors, tas pats, kas M11, ar fantastisku dinamisko diapazonu, fantastiskām krāsām. Tas, protams, ir 3 režīmu sensors, kā viņi sauc, ka jūs varat uzslēgt arī mazāku izšķirtspēju, bet 60 megapikseli šodien tas ir principā ok, nevajag neko mazāku uzslēgt. Tātad dinamiskais diapazons ir pietiekams, mēs varam strādāt plus mīnus ar lielām pielaidēm, teiksim, tur debesis gaišas aiz sienas, kas ir ēnā, nerada nekādas problēmas, mēs to varam izdarīt, un pie tā pierod. Tas ir forši, tas ir tā tīri fotogrāfiski, kā saka, vizuāli ergonomiski, es to tikko izdomāju. Runājot par kameras ergonomiku, nekādas ergonomikas te nav. Te ir 3 pogas kameras aizmugurē un joysticks, kurš strādā gan kā viduspoga, gan uz malām, tātad pārvietoties meņu. Ir rullīts, ar kuru var kaut ko mainīt, bet, godīgi sakot, kaut ko mainīt ar to rullīti īsti man neprasās. Mums ir slēdža laiks augšā, mums ir diafragma uz objektīva, ISO uzstādām vai pēc vajadzības vai auto, un ejam fotografēt. Tā bija īsā pamācība, kā fotografēt ar Leica M sistēmu šobrīd ar digitālo. Citādi visādi. Nekas nav mainījies kopš M11. Ir tā pati baterija, ir tā pati foršā lieta, ka ir iebūvēta atmiņa. Un, godīgi sakot, es šodien hroniski aizmirstu atmiņas karti. Un iekšā mums ir 64 gigabaiti, ko mēs varam fotografēt situācijās, kad mums tās atmiņas kartes nav. Tas jau ir zināms no iepriekšējiem modeļiem, bet tā ir baigi foršā lieta patiesībā, godīgi sakot, citi ražotāji ņemiet vērā. Tas ir skaisti. Nav tās atmiņas kartes, nekas, tu varēsi nofotografēt to, ko tev vajag. Pie ergonomikas pierod. Ergonomika ir
kā es saku, klucis, tātad metāla gabals ar apaļiem galiem, ir mazliet, kur aizķerties īkšķim, ja? Apakšā nav nekā, tātad jūs viņu turat diezgan izteiksmīgi stingri rokās, gan dēļ cenas, gan dēļ tā, ka viņa kaut kā ir jātur, tas fotoaparāts, bet citādi visādi viss ir ļoti, ļoti lakoniski, ļoti minimalistiski, un godīgi sakot, man tas patiesībā pat ļoti patīk. Nav nekāda pogu. Ir viena poga slēdzim, ieslēgt, slēdzim un viss. Nu, lūk, ieslēgt. Šis mazliet aizņem vairāk laika, ieslēdzoties nekā klasiskais rangefinders tālmērs. Tātad, kamēr ieslēdzas visi ekrāni, paiet kaut kāda sekundes daļa un nākas mazliet ar to rēķināties. Tātad vienkārši padomāt, ka kameru ieslēgt ātrāk un tad to liktenīgo kadru nofotografēt. Šeit gan uzreiz jāpiebilst, ka EV1 neaizstāja M11 un nav M12 vietā. Tātad šis ir vienkārši papildus modelis ar elektronisko skatu meklētāju. Šis nav M11 vietā, tātad tā nekur nepazudīs. Es domāju, ka nekur nepazudīs klasiskais tālmērs, klasiskais Leikas rangefinders, un šī vienkārši ir versija, kas ir papildus tirgū, jo, kā es pats esmu teicis, man ar klasisko tālmēru diezgan grūti ir reizēm fokusēties. It sevišķi, ja acis nav tā, tajā labākajā stāvoklī tajā brīdī, un tā tālāk. Un visi, kas lieto brilles vai kontaktlēcas, principā zina, ka kaut kāds mīnus kaut kur ikdienā mazliet traucē to īsto kadru ieraudzīt. Šis elektroniskais skatu meklētājs faktiski atgādina, ka man būtu rokā jebkurš Sony bezspoguļu kameras korpus ar Leikas optiku, un es ietu fokusētos manuāli, tā kā tas notiek ar citiem aparātiem, gan izmantojot focus peaking, gan bez. Jāsaka, ka focus peaking punkti man arī ļoti kaitina patiesībā, jo aizņem daudz kadra, aizņem daudz liekas informācijas, un tas būtībā nav vajadzīgs. To mēs varam izslēgt ar vienkārši podziņas spiedienu, bet piebilde focus peaking katru reizi atjaunojas, kad jūs ieslēdzat kameru. To varētu varbūt izlabot ar programmatūru, tas ir mazliet kaitinoši, es gribētu to focus peaking atslēgt vispār un lietot vienkārši ekrāns, kas man ļauj fokusēties. Galvenā lieta, protams, vai šis ekrāns ir labāks nekā klasiskais tālmērs. Lai to uzzinātu, manu viedokli par šo lietu, būs jānoskatās raidījums līdz galam. Teikšu godīgi, konstantais focus peaking, kas ieslēdzas katru reizi, kā es ieslēdzu kameru, man mazliet kaitina. Pie tā, protams, pierodas viņa ātri atslēdz, bet tas uzspiestais, ka tas būtu tagad jālieto, tas nav labākais veids, kā fokusēties. Ekrāns šeit iekšā skatu meklētājā ir pietiekami labs, lai ar to varētu izdarīt to, kas ir jādara. Ko es gribu teikt, ka šis ekrāns nākotnē varētu būt mazliet varbūt labāks, jo te ir kaut kādi 5 megapikseli tīri, tātad pats skatu meklētāja ekrāniņš varētu mierīgi būt 9-10, kā tas ir lielajos, manuprāt, Sony A1 un kaut kur tādā. Tātad šis ekrāniņš varētu būt labāks. Gāja pat neaizlido, bet faktiski šobrīd nekādas vainas es tur neredzu, viņš dara visu, ko vajag, viņš parāda uzreiz uzņemto attēlu, kas ir forši, tas ir moderni, tas ir forši, tas man patīk, un kas ir viena no ļoti, ļoti foršām lietām konceptā ar šo visu kopā, kā jau visiem bezspoguļiem, skatu meklētājā es varu uzslēgt šobrīd melnbalto režīmu un staigāt ar Leiku M, ar Leikas M optiku un skatīties pasauli melnbaltu. Melnbaltais šeit ir ļoti, ļoti labs, lai arī šis nav melnbaltais sensors. Tātad melnbaltais šeit ir simulācija un konvertācija jau no rava, bet melnbaltais Leikas kamerās vienmēr ir bijis ļoti labs un ļoti smuki var izvēlēties kontrasta līmeni un faktiski darboties, kā es to šobrīd redzu, rudens, Latvija, melnbalts, kontrastains attēls, līdzīgi kā tā būtu melnbaltā filma. Lūk, un tas man patiesībā ļoti, ļoti patīk. Tas ir ļoti liels pluss Leikām, jo visas Leikas līdz šim, izņemot Q sēriju, ir bijušas tālmērs, kur tu redzi to, kas ir dabā. Tad iztēlojies, vizualizē to melnbalto, un tas viss, protams, ir izdarāms. Bet šajā gadījumā mēs nonākam kaut kādā hibrīda zonā. Tas, ko es darīju ar Fuji, ar Sony kamerām, man ir uzslēgts melnbaltais režīms, un es skatu meklētājā skatos melnbaltu un meklēju, kas izskatās labi melnbaltu. Piemēram, šīs. Bet šobrīd to var izdarīt Leikām. Tas ir liels pluss. Tātad tie plusiņi kaut kur manā galvā liekas kopā. Leikas M optika, ļoti, ļoti laba, izcila optika, patiešām Leikas korpus, visa pieredze, visas meņu minimālisms,
tātad programmatūras minimālisms, kas tev neko neuzspiež, ja tev nav tur nekas baigi jākonfigurē, ņem un ej fotografē, regulē asumu, fotografē pusautomātā, ja tu gribi manuāli, tad tu vari likt slēdža laiku visu pats, tas viss uzreiz šeit ir pieejams. Un, godīgi sakot, pēdējās 2-3 dienas meņu es neesmu slēdzis iekšā, meņu es ieslēdzu pirmo reizi, kad es paņemu kameru, sakonfigurēju, ko man vajag, un viss meņu es neesmu skatījies, tātad paņem un ej fotografē. Tīrs process, izklausās kā reklāma, bet šodienas digitālajā laikmetā man šis ļoti, ļoti pietrūkst. Tātad vienkārši tīra fotogrāfija. Šis ir reklāmas sāklis, to var izmantot. Bet līdzīgi kā ar filmu kameru arī es paņemu filmu kameru, mehānisko vēlams, viss eju un rēķinu daru to, kas attiecas uz to fotogrāfiju. Nevis viss elektronikas parametri, visu, ko tur var konfigurēt. Un to es ļoti novērtēju šajā aparātā, es ļoti novērtēju, kā viņi to ir izdarījuši. Un šis plusiņš par to, ka es beidzot varu redzēt melnbaltu, jau skatu meklētājā, tas man ir faktiski, negluži selling points, bet tas ir ļoti, ļoti liels arguments vispār Leicas sistēmai šobrīd. Šeit nav sensora stabilizācijas, tātad viss ir jūsu rokās, burtiski ņemat, ejat un fotografējat, bet korpus ir smags, kā jau es teicu, un attiecīgi tas atsver to sensora stabilizāciju, tātad, ja galīgi roka netrīc, principā var izdarīt visu, ko vajag. Un tas ir arī tāds minimalistisks pieejams, kas arī patiesībā man ļoti patīk. Es to pamanu šobrīd, strādājot ar kamerām, kurām ir sensora stabilizācija. Šo stabilizācijas trūkumu es pamanu uzreiz, es saprotu, kurā brīdī man tā roka vairāk dreb, mazliet piedomājam pie elpošanas, piedomājam pie stājas un tā tālāk, un viss notiek. Vēlreiz par ekrāniņu, kas ir šeit iekšā, tas ir lielākā pārdoma. Šobrīd, ja man būtu jāizvēlas M11 vai EV1 60 megapikseli sensoru Leicai, tad tas ir ļoti, ļoti liela pārdoma, bet es padomāšu līdz raidījuma beigām, jo ekrāns ir, kā es teicu, pietiekami labs, ar to var fokusēties, es redzu ļoti skaidri, kas tur ir. Man kaitina tā focus peaking ieslēgšanās, bet to var atslēgt, bet kāpēc katru reizi tas ir jādara? Šis ir fantastisks kadrs. Es ilgi skatos uz to kasti un ilgi domāju, vai es to gribu krāsās vai melnbaltu. Es domāju, ka drīzāk es to uztaisīšu, izveidošu krāsās, jo te ir ļoti, ļoti forša. Tas ir reāli forša bilde. Dodiet man minūti laika, es atradīšu, kā var ieslēgt krāsiņu atpakaļ, jo tātad meņu vēlreiz, lielais meņu. Mums ir touchscreens, tas ir labi. Tas palīdz, bet tas meņu ir tik paslēpts, nepaslēpts, bet JPG settings. Jā. Tātad, lai mēs pārslēgtu no melnbaltā uz krāsainu, mums ir diezgan dziļi jāielien meņu. Cik es atceros, to var sakonfigurēt uz ātro izvēlnīti, bet man ir jāielien meņu, jāatrod JPG settings, jāatrod film style, un šeit jāizvēlas šai gadījumā vivid, piemēram, kaut kas tāds. Jo krāsiņas, tāpat kā visām normālām kamerām, ietekmē tikai JPG failu, RAWs būs krāsains jebkurā gadījumā, un es tagad sāku nožēlot, kāpēc es tad minūti čakarējos, meklējot meņu, kā pārslēgt, jo RAWs taču man ir krāsains, es vienā brīdī varu atgriezties. Bet es gribu šobrīd redzēt, kā tas izskatīsies kamerā, un vai to ir vērts kaut kādā veidā te atstrādāt un apstrādāt un izvēlēties labāko rakursu, kā tas izskatās. Tā kā šīs lietas būtu jāsakonfigurē, ja jūs gribat ātri pārslēgt krāsas melnbaltu, tad jūs varat sakonfigurēt mazo meņu, ātro izvēlni un nonākt pie kaut kāda secinājuma. Bet vispār šī vieta ir ļoti, ļoti forši krāsaina. Varbūt tas melnbaltais rudens bija pārspīlēta doma. Es sevi pieķēru, ka man vienā brīdī notrīcēja roku un viens kadrs sanāca mazliet neass. Tad jāpiedomā pie tā tomēr, kā mēs to taisam, kā mēs strādājam. Nav sensora stabilizācijas, tas ir kādi gadi atpakaļ fotogrāfijas digitālajā attīstībā, bet bez tā absolūti var dzīvot. Bet bez šī kadra nevar dzīvot, piedodiet. Prasās mazliet platāks. 35. Kaut kas tāds prasītos. Un prasītos kāds cilvēks, kas tad garām gājējs, kas tur ietu garām un kaut ko tur nofotografēt. Pagaidiet, es parādīšu šo lietu jums.
Redziet, tur durvju aile, fantastiska tāda sēne, un aizmugurē ir baltināta siena, un es kaut kā viņu mēģinu iekadrēt. Bet šajā gadījumā stāstiņš par vēl vienu plusu, kas man šeit ļoti patīk. To es, diemžēl, šobrīd nevaru izmēģināt, bet klasiskajai Leikai, tātad tālmēram pieliekot objektīvu, kas nav 35-50 mm, jums ir jāpaļaujas uz to, ka optiskajā skatu meklētājā jūs redzat rāmīti, kurš it kā atbilst tam objektīvam, tam fokālajam garumam, ko jūs esat pielikuši. Manā praksē ļoti, ļoti grūti strādāt ar platleņķi, jo platleņķa vienkārši nav skatu meklētājs. Skatu meklētājs 3,5 mm, viss platāk viņš nerāda. Tad nākas iztēloties vai izmantot ārējo skatu meklētāju, kas ir papildus foršs čakars, forša ķēpa, nezinu, domāju, bet tas ir papildus aksesvārs, kas jāliek, kas sarežģīja procesu. Pieliekot garāku optiku, to pašu 90-20 mm, arī mums ir kadra vidū kaut kur mazs kvadrātiņš, kurš attēlo to, kas būs tajā kadrā. Un tas ir grūti, ticiet man. Klasiskais tālmērs, Leica manā uztverē 3,5-50 mm, viss, neko citu es tur negribu. Tas ir grūti, tas ir sarežģīti un tas mazliet pa daudz čakarē to procesu. Cilvēki, kas to dara un strādā, un cilvēki, kas Leicu vispār saprot tikai 50 mm objektīvu, un manā izpratnē arī tas ir ļoti, ļoti ērti. Tālmērs ar 50 vai 35, superīgi. Tur nevajag neko. Fokus ir pēc skalas, diafragma pēc sajūtām, spiedi ir. Šis ļauj izmantot platu optiku ļoti superīgi, jo skatu meklētājs mums lasa no sensora visu informāciju. Tad kāds objektīvs jūs to redzat, jeb kā tas saucās, what you see is what you get, tad tas, ko tu redzi skatu meklētājā, tā būs bilde. Vienalga, kāds tev ir objektīvs, platais vai šaurais. Un tāpēc šitai sēnei man gribās kaut kādu platāku objektīvu, bet man nav nekā, diemžēl, līdzi, tāpēc nāksies kaut kā mēģināt ar 50 to parādīt. Un šai gadījumā mēs varētu izmēģināt 51.4 diafragmu vaļā atvērtu. Es mēģinu kaut kā dabūt to kadru. Otra lieta, ko es šodien pamanīju šajā kontekstā, man gribās visu laiku izmēģināt taisīt vertikālo kadru. Daļēji es grūti pateikt, varbūt tās ir kompozīcijas, ko es te atrodu, bet kaut kādā veidā šis aparāts vertikāli jūtās ļoti ērti, ļoti droši rokā. Horizontāli mazliet kaut kā sajūta, ka tas ir neveikli, bet varbūt tas ir, nezinu, varbūt tā ir dienas īpatnība. Grūts kadrs aiz muguras. Es mazliet aizrāvos ar to 1.4 un tad es saprotu, ka galu galā tas ir svarīgi. Ja fotografija tevi aizrauj un kaut kāds objektīvs tev 1.4 sagādā, nezinu, aizrautību un prieku uz kaut kādu brīdi, tas ir to vērts. Man atkal sanāca reklāmas sauklis. Nē, forši, un šeit ir vēl viens, šī forša vieta patiesībā. Un, manuprāt, tā kameras vienkāršība un tas minimālisms un tas viss mazliet pa prātu safokusē uz to, ka tu sāc redzēt kaut kādas lietas, kaut kādas kompozīcijas. Tu reāli sāc redzēt kaut ko, kas izskatīsies pēc tam labi bildē, un tu nedomā to, cik tur, kas tur meņo ir jāsaregulē. Un man liekas, tas ir baigi forši. Nu, pat izskatās, ka uzspīdēja saulīti, varbūt sanāks arī kāds ainavas gabals ar šo, kas pilnībā ļoti labi ir iespējams un viss kārtībā. Vēl viena īpatnība par fokusēšanos. Tātad 1.4 un 1.2 un lielākas diafragmas focus peaking ļoti palīdz. Jo šaurs, mazs asuma dziļums ir tā jau diezgan grūti acī, un reizēm to trāpīt ir ļoti grūti. Tas ir patīkami, tas forši izskatās, bet tas ir diezgan grūti. Focus peaking šajā gadījumā ir, nekaitina, teikšu tā, tas palīdz. Uz lielākām diafragmām šeit ir viena īpatnība, kas nav nevienam citam fotoaparātam. Tātad aizgriežot diafragmu uz F11, labi, F8, piemēram, varbūt, ka jūs varat redzēt, varbūt, ka jūs nevarat, varbūt jūs varat redzēt, tātad objektīvā, es pats neredzu, ko es filmēju. Diafragma Leicas objektīviem nav asuma dziļuma preview pogas, vispār nekā tāda. Tātad aizvarot diafragmu uz 8, diafragma fiziski ir pievērta uz F8. Un tas nozīmē, ka uz ekrāna mēs redzam faktisko asuma dziļumu, kāds būs fotogrāfijā. Visām pārējām kamerām, izmantojot plus-mínus dabiskos objektīvus, nevis vecos manuālos, šī situācija ir savādāka. Ja mums ir asuma dziļuma šis te preview, jeb jūs fokusējaties ar vaļēju diafragmu, un tad fotografēšanas brīdī diafragma pieveras ciet un nofotografē.
uz ko es tēmēju un ko es tagad domāju. Tad, kad mēs piebaram uz Leicas MEV1 diafragmu uz F8, es redzu asumā praktiski ļoti lielu zonu, vai gandrīz visu no kadra, un tajā brīdī tas focus peaking man absolūti neko nedod, jo viss kadrs ir sarkans. Ja jūs zinat, kas tas ir un lietojat to, ja nezināt, tad iztēlojieties. Es mēģināšu kādu bildi atrast. Tātad tas ir tajā brīdī ļoti lieki. Un tad, kad mēs slēdzam F8, tad mēs šo focus peaking izslēdzam. Tad, kad es lietoju diafragmu atvērtu, šis focus peaking man ļoti palīdz dabūt kaut ko asumā, to, kas tur ir. Ja asuma dziļums ir ļoti mazs. Lūk, es priekš sevis atrisināju šo lietu, kāpēc Leica to ir uztaisījis. Un tagad es ieraudzīju vienu baigi foršu apsūnojošu vēl vienu gabaliņu, kas man ir jānofotografē uz F8 šai gadījumā. Lūk, arī saulīte uzspīdēja, un es dabūšu kaut ko krāsaināku. Protams, nekādas aberācijas, nekas šim objektīvam nav, bet tā jau ir objektīva īpatnība, objektīva stāsts. Un tas arī Leicas sistēmā kā lieta, kas ļoti fascinē, ka tā optika ir ļoti perfekta un ļoti tīra. Un nav principā ne par ko jāuztraucas. Nav nekādas blendes, nekas. Ir pretgaisma, ejam, fotografējam, un tas viss izskatīsies ļoti jauki un ļoti interesanti bez nekādiem baigajiem defektiem. Šobrīd sanāk baigā krūma bilde. Bet tādā vietā es esmu. Izskatās, ka Sony netiek galā ar manu pieri. Video funkcijas šai kamerai nav. Pienākuši ir solītie noslēguma vārdi. Procesā gan es pazaudēju Sony mikrofonu, tāpēc atvainojos par skaņu, bet neko darīt jābrauc meklēt. Kā jau es teicu, video funkcijas šeit nav. Un tas ir apzināti. Jo šis nav nekāds hibrīds, šis nav nekāds universālais satura veidotājs. Šis ir fotoaparāts. Vēl viens reklāmas sauklis. Tātad, un tas noslēgums starp klasisko rangefinderu pieņemsim 11 un šo MEV1 man nav. Es nevaru neko pateikt, tas ir grūts lēmums, un ja man būtu šobrīd jāizvēlas, kuru pirkt vienu vai otru, es visticamāk mēģinātu sarunāt uz nedēļu abus divus, pastaigāt, pafotografēt, salīdzināt, mikronos salīdzināt, kāds ir tas rezultāts, kas man labāk sanāk, kas man labāk patīk, jo tas ir reāli grūts lēmums, ticiet man. Vienam ir plusi klasiskums, super ātra ieslēgšanās un varbūt mehāniski sarežģītāks, jā. Bet otram ir šie plusi, ko es stāstīju, melnbaltais ekrāniņā. Ekrāniņš ir mazliet vieglāk fokusēties, vismaz man. Es redzu rezultātu, kāds būs precīzāk, kas man absolūti netraucē procesu izbaudīt. Kā jūs redzējāt, tad es pat šajā gadījumā diezgan aizrāvos ar tiem akmeņiem un tiem ķieģeļiem un to pamesto fermu. Un tas bija forši. Un tas ir tas mērķis, ko vajag sasniegt. Tev ir fotoaparāts, tev ir hobijs. Tu ej un tu ar kaut ko aizraujies. Tu saturīgi pavadi laiku kopā ar sevi un savu fotoaparātu. Un tas ir vēl viens reklāmas sauklis. Ģenerējās šodien, jūtat, ir šodien, labi. Un es esmu vēl vienā pamestā fermā, kur ir šobrīd ievākušies latvāņi. Tas nav tik būtiski, bet arī es šeit sāku redzēt kaut ko interesantu, ko es varētu nofotografēt principā ar jebkuru fotoaparātu, ar telefonu tā skaitā. Bet ar šo es zinu, ka tas rezultāts būs labāks, asums būs labāks, un jā, ņemiet par labu. Šis ir fantastisks aparāts, šis ir ļoti, es teiktu, tehnoloģiski, ne milzīgs izrāviens, bet tehnoloģiski šis ir tas, kas pietrūka Leicas katalogā, un man šis ļoti iepatikās. Bet, kā es teicu, vai es ņemtu klasisko rangefinderu vai šo ar elektronisko, es ļoti ilgi domātu. Un es godu vārds nevaru atbildēt. Man ir viena tāda aizdoma sevī, ka varbūt man vajadzētu tomēr klasisko M11 ar rangefinderu, ar tālmēru, tādā ļoti klasiskā izpratnē, un tad es būtu varbūt citu acīs, nezinu, tāds klasiskāks foto, bet vai man to vajag? Ja tas ir par procesu, es sliecos uz šo elektronisko variantu, vismaz es personīgi redzu, man nav perfekta, un tas ekrāniņš palīdz tomēr reizēm dažās situācijās mazliet labāk, vieglāk nofokusēties nekā tas ir ar tālmēru. Tā ir tā pārdoma. Citādi visādi tās ir vienādas kameras, vienāda optika, viena baterija, tas pats menu, principā viss ir gandrīz tas pats. Process ir superīgi tas pats process.
ej un izbaudi, meklē interesanto un tā tālāk. Un tikai šī atšķirība, kas man palīdz fokusēties, kā tas ir jums, paņemiet, izmēģiniet, aiziet uz Baltika Optikas Rīgā, lauktā būs, ceru, izmēģiniet, saprotiet, padomājiet, kas jums ir labāks un kas jums ir aktuālāks. Paldies Baltika Optikas par iespēju šo izmēģināt. Tā bija forša pieredze, tas tiešām forša. Un tagad man niez nagi izmēģināt šo ar kaut kādu platāku optiku un ar garāku teleobjektīvu, jo Leica M sērija ar platleņķi, kur tu redzi, kas tur notiek, man liekas, tas ir forši, tas ir vilinoši un to gribās pamēģināt. Paldies, ka skatījāties, nospiediet laiku, apakšā links, kur šo var apskatīt veikalā un uz tikšanos nākamajos raidījumos.